Šīs divas automašīnas precīzi ilustrē to, ko mums gādā jaunais Audi A5. Tam ir divas virsbūves, liftbacks un universāls avant. To var dabūt ar dažādiem dzinējiem, divām dažādām piedziņām. Jā, un, protams, nekur nav pazudis arī S5. Audi A5 salons ļoti labi ilustrē, kā Audi salona izskatīsies turpmāk. Tas nozīmē liels ekrāns, jaunā tipa stūri un visas lietas, ko mēs sagaidām no 4 riņķiem. Protams, ka to var dabūt arī S-lēnā, un vēl es pačukstēšu, kā, ja gribu šo automašīnu iegādāties par mazāku naudu nekā transporta līdzeklis, kurā es sēžu, jā, var izvēlēties arī auduma salonu. Vai mūsu crossover zemē vispār ir vieta un vajadzība pēc tādas automašīnas kā jaunais Audi A5? Pilnīgi noteikti ir, un galvenokārt to nosaka divas lietas. Pirmkārt, tas ir Audi, un otrkārt, tas ir tikpat daudzpusīgs kā iepriekš.